Sveiki, tagad ļauj. Es pastāstīšu par Advantage produktu. Vadītājs. Kurš ir? Jena Čena. Sveiki visiem, es esmu Jan produkts. Advantage menedžeris un šodien esmu gatavojis ieviest mūsu ātrgaitas. Mērīšana. Risinājumi, tāpēc mēs aptversim vairākas daļas. Pirmā daļa ir pārskats par mūsu produktu sēriju, es iešu cauri PCI. Express 1700 sērija un 800 sērija un arī USB sērija, USB 4700 sērija. Un arī 50800 sērijas spraudnis, spēlēt mērījumu risinājumu un visbeidzot, ITS risinājums ir mūsu jaunākais. Modulārais mērījumu risinājums arī iekšā. Nākamajā daļā mēs būsim mazliet ienirt pašā ražošanas risinājumā no vispārējie mērījumi ir rentabli un veiktspējas risinājumi un pēc tam DSA ir augstāka izšķirtspēja specializētajai ierīcei uz dinamisko signālu analīzi un arī digitalizators un modulārais risinājums un beidzot parunāsim mazliet par DAKnavī vai programmatūras risinājums, tātad. Vispirms ierakstot produktu sēriju. Pārskats pašā sākumā. Mūsu produkti aptver vairākas jomas, pieteikumi no elektrikas. Ražošana, kas ir patiešām populāra. Āzija un arī pusvadītāju savukārt. Ražošanai jums ir nepieciešams pārbaudi katrā stacijā. Un process, lai tas arī tiktu piemērots. Uz pusvadītāju un arī pārsvarā. Attiecas uz pasaules pārtiku un dzērieniem. Ir viss par automatizāciju, piemēram, procesa kontrole un konvejera kontrole, un arī kvalitātes kontrole tā. Tā ir viena no tik augstām vietām. Ātruma klājs ir pieradis, tā un uz. No otras puses komponents. Ražo kaut ko līdzīgu. Elektroenerģijas ražošanā ir arī kvalitātes kontroles, kvalitātes pārbaude un jūs ir jāpārbauda elektriskās īpašības. Jūsu galaprodukti, lai jums joprojām būtu. Ātrgaitas klāja, lai izmērītu. Signāls, lai veiktu testa mērījumu. Daļa, kas nav minēta iepriekš. Kaut kas līdzīgs jūsu stāvokļa kontrolei. Jūsu mašīna vai motors vai kaut kas cits. Un mēs darām daudz ko tādu. Pieteikumi, kas nav ietverti iepriekš minētajā. Kategorijas, tāpēc nākamreiz mūsu produktu sērija. Mēs aptveram tāpat, kā es teicu, darba kārtībā mēs. Ir PCI un PCI Express karte, kā arī spraudņa atskaņošanas risinājums USB 2.0 un 3.0 risinājumi un arī moduļu klājs. IDEX 700, 1800 un arī 900. Sērijas un aptveriet visas šīs iespējas. Kontrolēt visas, izmantot visas klāja kārtas. Klājs. Ierīces, izmantojot mūsu programmatūras tehnoloģiju. Programmatūra aptver daudz izstrādes. Vides no Windows, Linux. Un arī atbalsta vairākas programmēšanas valodas programmētāju izvēlei. Ja esat pazīstams ar C, C++ un arī C#, Python, Python. Ir ļoti populārs pēdējās dienās, kad datu analīze patiešām ir. Un jau ir pārbaudīts šajās dienās. Varat uztvert vibrācijas datus un pēc tam izmantojiet trešās puses bibliotēku, ievadiet to. Python veiciet analīzi, lai Python būtu patiešām svarīgs mūsu atbalsts un arī ģimene viņi. Arī ir VBD un arī testā. Un mērījumu laukums ir viens no vissvarīgākā attīstība. Attīstības vide. Nozare, kā arī mēs atbalstījām MATLAB. Dažiem skaitliskiem. Analīzi, labi, tāpēc vispirms jūs to darīsit. Runājiet par PCI 1800 sēriju visiem. No mūsu PCI kartēm ir labākā tehnoloģija. Mēs uzliekam, lai tas būtu patiešām augsts. Ātrums līdz 125 megas paraugiem uz vienu. Otrā un arī labākā augstuma precizitāte.
līdz 24 bitiem, un arī mēs nodrošinām sinhronizāciju pa kartēm. Jautājums ir pāri kartēm vai atrodas kartē. Pats par sevi visi kanāli ir sinhronizēti, kā arī mēs nodrošinām MDSI interfeisu. Kārtis, lai būtu kabelis čēs. Sinhronizējiet viens otru labi, tas ir analogajā daļā un arī aizsardzības daļa mēs vai iekšā. Izmantot kādu no tām automašīnām, kurām ir izolācija, aizsardzība, meklēšanas aizsardzība un ESC, aizsardzība augstākā līmenī un arī viss. Kartes ir visi moduļi. Atbalsta mūsu KT, lai parādītu jūsu. Attīstības laiki atbalstīja. Jaunākā operētāja sistēma un arī kāpēc. Viņi atbalsta attīstību. Programmēšana, valodas ir kārtībā un visas kartes. Iekšējā advanta moduļi ir C un FCC. Certificēts nākamajai PCI 1700 sērijai. Ir visas digitālās jo kartes. Ir šajā sērijā, un tas nodrošina vairākas funkcijas, piemēram, digitālie filtri. Lai filtrētu jūs trokšņi, ko nevēlaties dažiem. Kartes augstākās klases kartes un arī pārtraukt funkciju, lai noķertu edes. Jo nevajag. Nepieciešams izsaukt draudus uz. Periodiski nozvejas statusu. Pārtraukuma funkcija palīdz jums. Pāraugiet jo statusu un pēc tam vienu reizi. Tajā ir sprūda, kas radīs. Pārtraukt jūsu lietojuma programmas funkciju. Lietojuma programmu, un tad jūs varat darīt. Ko vien vēlaties šādā veidā? Ka pasākums atzvana un arī. Uz relēja daļas mums ir cietais stāvoklis. Relējs integrēts dažās kartēs tā, ka tam ir ātrāks darbības laiks Nav atšķirībā no mehāniskā relēja, kas. Tas darbojas un prasa ilgāku laiku, bet. Un tam ir neierobežots relēja LIF. Spaun nepatīk mehāniskais relējs viņi. Ir ierobežots LIF spaun kopēc. Vairākas. Maiņa, labi, tā un arī mēs esam. Digitālā jos viņiem ir daži no. Kartes viņiem ir izolācija. Aizsardzības meklēšana un arī SD. Aizsargāts, labi, tāpat kā PCI viss. Sērija THDDSD atbalsta visas. Pieteikumi atbalstītajā programmā. Valodas. Labi, tik augšā pirms mēs ieejam. Cita sērija šeit ir daži pieteikumi. Ko mēs iepriekš izveidojām, izmantojot PCI Express kartes, tas ir A. Projektu, kas ievieš mūsu PCI Express 1802, un tās iekšpusē izmanto 15 kartes šasiju, lai tās sinhronizētu kopā. Panākt MVH testu un ir 120. Mikrofoni apņēma automašīnu un izmērīt skaņu atpakaļ. Un tad uz leju zina detaļas. Mašīna. MVH tā, un šī ir viena no lietojuma programmām. Ko mēs darījām pirms automašīnas lietošanas? Un sinhronizāciju, kā arī reģistrēt. Dati ir izslēgti sūtīšanai. Analīze tā no otras puses. Automatizācija automatizēt automatizētu testēšanu. It's vafelu testēšana. Pakotnes process viņiem ir jāpārbauda. Viļņu vafele pirms griešanas un tad viņi vienkārši izmanto PCI 1812 un arī PCI 1824.1 ir paredzēts analogam. Izvada, bet otra ir analogai. Ievada, lai viens no tiem ģenerētu darba spriegums, un tad jūs zināt par. It's viņiem ir daudz testu. Punktus, lai pārbaudītu signālu un pēc tam. PCI 1812 mēra. Signāls atpakaļ un aprēķināt, jā. Īpašums ir laba, kvalitāte ir laba un arī šī ir automatizēta testa iekārta. Visiem viņiem ir procesa kontrole, piemēram. Rādītājiem viņiem ir A.
Pogu, lai uzraudzītu, vai viņi nospiež līdzīgu. Kaut kas līdzīgs avārijas pogai un arī. Tiem ir ierobežoti slēdži. Drošība cilvēku drošībai un arī. Automatizācija. Process, tāpēc viņi izmanto PCE 1700 sēriju. Viņi izmanto 1753 2 gabali, lai veiktu procesu, kontrolēt un padarīt to par vienu. Automatizēta testēšanas sistēma.